Pagaid. Vineta galveniece. Ieva Prancāne. Aivars Būmanis. Ivars Kēnigsbergs. Imants Pastors. Kas tie aplausījumi, es nesaprotu? Es neesmu pankūks pēduši, vai? Vismaz nedaudz drusciņi. Guntis Krūzē! Jau jautrāk. Jānis Eisanks! Jānis Buls! Jānis Straibergs! Sandrijs Kunsbergs! Vāris Šusts! Nāk? Kas mums tur nāk? Tā, Sančo nāk un Vāris arī nāk, viss kārtībā. Eduards Paņkovs! Tā, kas līdz mums te ir atnācis? Eduards nāc pēc balviņas. Viņš pat neredz, kur mēs esam. Sančo pēc balvas. Eģus, Vāris, Andrijs Šelegovičs. Gints Konošonoks. Kur mums ir Gints? Ir? Oi, noslēpies aiz cepurītes. Un Hārdijs Konrāds, bet Hārdijs laikam jau vairs ir vēl. Un kur tad tev bija jāsteidzās, tu man pastāsti? Viņš jau nokavēja autobusu, es ceru, kad uz darbu. Viņš šodien brīvdien Hārdijām, kapitāli. Nu, kas mums ir atlicis? Atlicis noskaidrot labākos, vai ne? Tātad, sāksim mēs ar dāmām. Vinet, tev ir otrā vieta, man ir medaļas. Mums viss ir improvizācijas stadijā, jo pēkšņi izdevies, ka pašiem var jādzied, nav variantu. Un kopildā pirmo vietu un Nāru čempionas nosaukumu izcīnījusi Ieva Prancāne. Es teiktu, ka Ravīs tā ierakstīs Tukuma Nāra. Tātad, esam nonākuši līdz vīru kategorijai. Tātad, trešo vietu mums ir izcīnījis Ervīns Kēnigsbergs. Es nezinu, vai šeit ir mums mēs, bet izstāst, ka budžets ir jāpalielina, jo orķestram naudu pietrūk. Reāli nav šnelu. Otro vietu mums ir izcīnījis Edgārs Markševics. Laikam tie peldēšanas treniņi ir devuši savējo, ja? Un pirmais Tukumā čempions ziemas peldēs mums ir viens cits kā Jānis Eisanks. Jāni, tavu treniņi ir devuši augļus, tu esi labs. Bet nākamgad mums būs arī dopinga kontrola. Mēs tās mildrunātu provas tomēr paņemsim. Jo ir skaidrs zināms, ka bez tām jau uzvarēt nevar neviens. Paldies! Aplausus uzvarētājs Jānis Eisanks. Tātad, visi ir nobildēti. Kungi! Jums, ja kas vēl jāpiedalās virusvilkšanas sacensībās? Jā, lai uzsildītos. Nu, ejam uzvilksim varbūt uzreiz. Kas vēlās? Tā!